Tā, nu, sveicināti visi skatītāji, beidzot arī skaņa ir klāta, esam pieslēguši mikrofonu. Un tagad galvenais uzdevums iesildoties, uzmanīt kameru no bumbām. Bet sākumā īsi par šodienas spēli sāksim ar RBS komandas sastāvu. Šodien maiņā visticamāk visu spēli paliks Kristiāna Čakste, viņa šodien rezervistos, viņai jāpieskat arī mazais brālis. Elīna Pastara debitē rektoru kausā. Milāna Moreva, viņa jau otrais mačs, arī Elzē Freivaldē šī būs debija. Tāpat arī Anna Viegliņa pirmo reizi rektoru kausā, Elīze Leņša debitē un Sanita Sikora arī attiecīgi pirmais mačs RTU rektoru kausā. Apskatīsimies rezultātu tabulā, tad mūsu pretinieku komandai šodien tas būs pirmais mačs sezonā, kamēr mēs atceramies pirmajā spēlē piedzīvājām, diemžēl zaudējumu ar 0-2, tātad 2 setos. Un, šī būs otrā no 4 spēlēm RBS rektoru kausā šajā sezonā. Cerams gan, ka sezona būs nedaudz garāka arī, jo pēc tam ar play-offs tikt. Bet, regulārajā sezonā tātad 4 spēles. Varam arī apskatīt mūsu komandu. Pēdējā noskaņošanās jau pirms mača sākuma. Un tiesnesis jau savas komandas laukumā. Bet mēs spēlējam nelielas prāta spēles. Provocējam pretinieku, provocējam tiesnesi, gatavojamies uzvarēt. Tātad, diemžēl, šeit ir diezgan maz zāli un tās iespējas filmēt spēli diezgan ierobežotas, tāpēc mums tas ir jādara no laukuma līmeņa, šeit pat no stūra, no gala. Filmējam tik, cik ir iespējams. Mēģinam parādīt laukumu tik, cik var. Un, pirmo setu sāks ar servi mūsu pretinieces. Inženieru ekonomikas un vadības fakultāte. Un tiesnesis ir nosilps pirmā servē. Diemžēl kļūdamies uzņemšanā, bet serve arī jāatzīst, ka diezgan neveiksmīgi tieši no tīkla nokrita. Jāatzīst, tribīnēs lielākā daļa ir RBS atbalstītāji. Šoreiz strādājam uzņemšanā nedaudz labāk, bet otrā bumba nedaudz pieklibo. Un, diemžēl, bumba atstās pret griestiem 0-3 jau rezultāts. Pavisam nepatīkams pirmā seta sākums RBS komandai. Un, jā, neveiksmīgs sākums. Pieci punkti pēc kārtas. Inženieru ekonomikas vadības fakultātē pašā mača ievadā. Diemžēl nav sanākusi vēl neviena bumbas uzņemšana. Vajadzētu vismaz vienreiz. Un arī šoreiz ar krūtīm Elza Freivalde. Jā, ir, varbūt nedaudz tehnika pieklibo, bet cerams, ka mača turpinājumā tomēr sanāks nedaudz labāk. Šoreiz Elīnai Pastarei neizdodas bumbu uztvert. Artūrs Liep no malas aicina meitenes nebaidīties no bumbas un, diemžēl 0-8. Jā, izskatās, ka pretinieču 6. numurs uz servas līnijas vēl kādu brītiņu paliks. Arī šoreiz mūsu spēlētājs nevienojas par to, kura servu uzņems. Jā, atgādināšu, ka šoreiz ir tiešām liela un smaga sastāva rotācija RBS komandai uzņemta serve un bumba ir pāri tīklam! Bumba ir pāri tīklam! Izspēle turpinās Sanita Elīna un, diemžēl, tas ir vēl viens zaudēts punkts 0-10. Bet kas par ovācijām tribīnēs, jo RBS beidzot atgriež bumbu pār tīklam.
Un atkal, diemžēl, servi netiek uzņemti. Jā, paturpinot par sastāvu rotāciju šajā mačā. Šoreiz mums, reti, kura ir, kā jau streama sākumā minēja, reti, kura ir no pagājušā mača, bet tas ir pirmais punkts RBS komandai. 1-11. Sanitai nedaudz bail servēt, bet tās nekas. Sanita un, diemžēl pagalam neveiksmīgi. Bet tās nekas. 1-12 šobrīd rezultāts. Jā, RBS komandas labā snieguma uzplaiksnība neļauj man tā arī izstāstīt par sastāvu rotāciju, bet jā, Sīrija, Katrīna Gaidule un tāpat arī Mārta šodien netika uz spēli, katra savu iemeslu dēļ. Tas mums ir nopietns cirtiens sastāvā. Un, protams, šī spēlētājas mums ļoti noderētu. Un otrais punkts RBS komandai. Vēlreiz pretinieces raida servi tieši tīklā. 2-13 jau rezultāts. Diemžēl pārkāpt servis līnija. Punkts ir zaudēts. Punkts šoreiz ir zaudēts. 14-2. 14-2 pretinieces atpakaļ pie serves. Un, principā, pa līniju diezgan sarežģīti. Līnija pastep pie bumbas tiek, tomēr, diemžēl, bumba atstās pret griestiem un punkts ir atkal zaudēts. 15-2. Jā, pretiniecē vēl tikai 10 punkti līdz uzvarai pirmajā setā. Šoreiz uzņemam un bumba, teju pār tīklam, tomēr tas neizdodas. Un kārtīgi reiz zaudējam punktu. 16-2 šoreiz jau rezultāts. Izskatās, ka pievienojas arī otrs komentētājs Kristēns Viņķis. Varbūt Kristēn pasaka, kādas tev ir domas pagaidām par spēles ritējumu? Jā, ir redzams nelielas nesaskaņas komandā. Var just, ka pagājušajā spēlē nedaudz cits sastāvs izgāja laukumā un šodien jau citādāks. Ja. Meitenes nav savā starpā trenējušās daudz un tas arī parādās. Bet es domāju, ka daudzas izmaiņas ir gaidāmas otrajā setā. Jā, cerēsim, ka otrajā setā spēle nedaudz lūzīs, bet labi nostrādām uzņemšanā. Diemžēl neveiksmīgi. Rezultāts nepatīkams un pat graujošs. 19-2 šobrīd, 19-2. Sanita labi šoreiz uzņem servi, te ir potenciāls, bumba ir... Un tas ir punkts! Tas ir auts. Man likās, ka tā līnija ir tuvāks, ja godīgi, bet tomēr, diemžēl, šo punktu mēs zaudējām. Es kā komentētājs kļūdījos. Un, jāatzīst, ka pretī nāk diezgan labas servētājus. Dažas no pretiniecēm tiešām servē pārliecinoši, un tas apgrūtina visu spēli, jāatzīst, jo uzņemšana ir tā, kas izšķir visu izspēli. Un apakšējo servi izmēģina pretinieces, tas ir trešais punkts RBS komandai. 3-22. Servē Milāna. Un labi. Tomēr izspēlēja, diemžēl piekāpjamies, bet tā ir serve. Šķiet, ka tā bija pirmā serve pār tīklam, vai ne? Jā, tā bija pirmā serve pār tīklam mums šajā mačā. Bet jā, nebija slikti. Labi nostrādā uzņemšanā Elza, pašaizliedzīga. Milāna raida bumbu pāri tīklam un arī pāri laukumam. Setbumba pretiniecēm. Labi nostrādā uzņemšanā Elza un Anna Viegliņa nepaspēja pēc bumbas. 25-3 pirmajā setā. Pirmajā setā, diemžēl, uzvar inženieru ekonomikas un vadības fakultātes komanda. Šoreiz tuvējā laukuma pusē kamerai būs mūsu pretinieces. Varbūt, ka mūsu komanda nedaudz apjuka Starmeža gaismā, tepat pie kameras spēlējot. Varbūt, ka tagad
daļa spiediena būs noņemta no RBS volejbolistu pleciem. Nu, šo setu izstāsta, ka ar servi sāks tieši RBS komanda. Serve, tā ir laba. Nepārāk pārliecinos uzņemšana pretiniecēm, bet mierīgi arī spēle. Uzreiz Milāna dod bumbu pārtīklam. Anna Viegliņa, diemžēl kļūdās. Bumba atstās pret griestiem. Un 1-0 rezultāts. Arī otrajā setā, diemžēl, pirmo punktu mēs zaudējam. Īpatnējs uzņemšanas veids, kaut kas no pludmales volejbola. Šoreiz nenostrādā, varbūt nākamreiz būs sekmīgāk. Vēl viens serve pa Elīzu un arī šoreiz bumba griestos. Tas ir vēl viens zaudēts punkts. Nu, rezultāts 3-0. Arī šoreiz nenostrādājām labu uzņemšanā. 4-0. Nu, cik vēl ilgi ļausim pretiniecei būt servas līnijas? Tas ir jautājums Sanita. Bija nedaudz par īsti, nedaudz nenovērtē bumbas trajektoriju. 5-0. Elze šodien diezgan labi strādā uz uzņemšanām. Elzei tehnika ir volejbola pamat kaut kur apgūt. Tas priecē. Tas noteikti priecē. Vēlreiz uz Elzes servē. Šoreiz kļūda arī viņai uzņemšanā. 7-0. Atgādināšu, ka jāuzvar 2 setos, lai uzvarētu mačā. Ļoti atgādina pirmā seta ievadu un kopumā pirmo setu visā tā garumā. 8-0. Neatvainojos 9. Jau jūk rezultāts nedaudz. Bet, RBS ir varbūt kaut kāds brīnums jāparāda. Kaut kas jāizdomā. Labi, šoreiz Elīza uzņem par uzreiz arī raidbumbu pāri pretiniec. Diezgan vienkārši izspēlē, diezgan vienkārši tiek pie punkta. 10-0. To bumba ir pārtīklam. Pretiniec izvēlās neuzbrukt. Bet gluži vienkārši pārcīt bumbu pār tīklam. Šķiet, ka apzinās, ka pretī nav profesionāls volejbolists. Tā kā jāatzīst, ka pretiniec arī šodien ar cieņu spēlē. Par ko viņām atzinība. Labs bija. 12-0. Pagaidām 12 punkti bez atbildes. Inženieru ekonomikas un vadības fakultātes kontā. Un tas ir arī pirmais punkts otrajā setā. RBS komandai tribīnes burtiski uzsprāgst. Kas par emocijām RTU basketbola zālē. Anna Viegliņa servē un, diemžēl, serve nesakmīga. 13-1. 13-1 ir rezultāts. Pretinieks pāriet uz apakšējām servēm. 14-1. Diezgan tuvu griestiem aiziet serve. Šoreiz to uzņemam un pat diezgan veiksmīga bumba veļas pār pa tīklu, bet šķiet pati uzņēmēja Elza nedaudz neizvērtē situāciju un līdz bumbai netiek. Diemžēl autā uzņemam servi, bet bumba krīt ārpus laukuma robežām. Elza vēlreiz labi uzņem, tur gan nedaudz virs sevis un bija grūti paspēt līdz bumbai. To arī nesenāca izdarīt nevienai no citām spēlētājām. 17-1 jau rezultāts. Serve nedaudz naidīgi, jo tieši virs tīkla pārgāja. Tas arī sagādāja problēmas mūsu spēlētājām un kārtējais zaudētais punkts RBS komandai 18-1. Vēl viena apakšējā serve. Šoreiz Elīze uzņem bumbu pār tīklam. Vai šoreiz uzbruks pretiniecis? It kā jā, bet diezgan tā vāji. Tomēr netiek gan galā ar šo bumbu. 19-1.
Un Milāna pati gribēja pie tīkla uzņemt. Nenovērtēja bumbas trajektoriju, diemžēl 20-1 jau rezultāts. Nu, gribētos, lai RBS vēl kādu punktu šajā mačā un šajā setā tomēr izcīna. Šī servētāja diezgan ilgi jau, ja nemaldos, ir uz servas līnijas. Labi, šoreiz Milāna pie tīkla uzņem. Sanita gan nedaudz kļūdās, tehniskais brāķis. 22-1. Un 23-1. Daudz servis pavisam bez atbildes šodien. Un serve nemēro ceļu pāri tīklam. Tas ir otrais punkts setā, 2-23. Servē Elīna Pastare. Nu ko, lūkosim, kā viņai sanāks. Bumba tiek uzmest diezgan augstu un arī lidot tik augstu, kā aizsniedz griestus. Tā ir mačbumba. Inženieru ekonomikas un vadības fakultātes komandai. Un serve diezgan naidīga. Un mačs ir noslēdzies. Diemžēl. 0-2. Piedzīvojam diezgan smagu sakāvi. 25-2 otrajā setā Inženieru ekonomikas vadības fakultātei. Paldies tām meitenēm, kas šodien devās laukumā. Atcerēsimies, ka katrs šāds mačs dod RBS punktus rektoru kausa kopvērtējumā. Mums ir vajadzīgs šie sportisti, mums ir vajadzīgs, lai katrs RBS students piedalās rektoru kausā. Jo, kā jau es minēju, tie ir punkti rektoru kausa kopvērtējumā, lai kā arī mums tur veiktos. Bet, jā, mačs ir noslēdzies, diemžēl nepatīkams rezultāts. Lūkosim, varbūt sanāks arī kādu no mūsu spēlētājiem noķert tagad uz pēcspēles interviju uzreiz. Patriks Upners dosies uzjautāt kādai no spēlētājiem, vai ir gatava sniegt komentāru pēc spēles. Protams, neko nenopratināsim, neko pārmetoši neteiksim, jo, būsim godīgi. Mums šodien pretī bija volejbolists. Izskatās, ka visa komanda ir gatava intervijai. Arī mūsu RBS sieviešu volejbola komanda šodien mačā pret Inženieru ekonomikas un vadības fakultātes volejbolistēm. Kapteine Milāna ir gatava pateikt pāris vārdus. Kādas sajūtas pēc spēles? Varēja būt labāk, protams, bet mēs centīsimies. Tas nozīmē tikai to, ka mums vajag vairāk trenēties un nākamreiz mēs mēģināsim uzvarēt. Mēs nākamreiz uzvarēsim. Jā. Uzvarēsim. Jā. Vienkārši vajag vairāk trenēties un tas arī viss. Super, liels paldies jums, lai veicās! Tā, mēģināsim vēl kādu noķert šoreiz kadrā. Mums bija arī viens īpaši sagatavojies fans. Šodien. Netik tu, jā. Super. Redziet, plakāts iedvesmojošs. Pirms maču mums stāsta ilgi un dikti, domāju, ko uz tā rakstīt. Pat arī izdomāju šo frāzi. Varbūt arī kaut ko vēlēs pateikt, novēlēt mūsu komandai Elīzi. Šķiet, viņš šoreiz atturēsies no komentāriem. Atturās, bet noteikti novēlu komandai to visu to labāko. Jā, Kristiān. Emocijas ļoti pozitīvas, visi ļoti priecīgi, vienalga par zaudējumu. Gaidām nākošās uzvaras. Jā, jāatzīst arī pretinieces šoreiz ļoti cienīgas un cienošas. Arī veltīja labus vārdus mūsu komandai. Lūk, šeit arī varam redzēt, ka pretinieces un mūsu komandas spēlētājs pārmīja pāris vārdus. Tas viss, protams, ir draudzīgi. Un visi apzinās
savus spēkus un kopumā spēku samērs. Jā, Kristiāna Čaks šodien laukumā nedevās, jo viņa principā bija plānota vienkārši kā rezerviste, ja nu kaut kas notiek. Un šoreiz arī Artūrs Liepa ir ieradies studijā un kaut ko vēlas pateikt. Es atvainojos. Paldies visiem, kas skatījās. Neko jau slikti nevar teikt. Meitenes malači. Tas ir jāmāk uzdrīkstēties atnākt uz laukuma ar pieredzi, kas ir daudz mazāk nekā pretiniekiem. Tā kā meitenēm ir āķis lupā, to es maz dzirdēju no viņām personīgi, un kur piebilst visa cieņa meitenēm. Ja jūs tā varat izdarīt, atnākt uz spēli un parādīt to, ka jums nav bail atnākt un tomēr nostāvēt visu to laiku, mums ir zelta meitenes. Bišķi treniņi, nedaudz saspēle. Jūs redzējāt, ka uz beigām mūsējām jau viss aizgāja. Un tas ir laika jautājums, ka mēs tiksim play-offsos un cīnīsimies par medaļām. Paldies! Iedvesmojoši vārdi, silti vārdi no Artūra Liepas puses. Tagad jā. Jā, tātad man komentāros jautā par nākamajiem plāniem sporta klubam Rektoru kausā. Šķiet, tuvākā spēle Rektoru kausā būs 6. februārī vīriešu basketbols. Tas ir tieši Tomam Bērziņam atbildot. Cerams, ka viņš arī to maču tiesās pats, jo pirmo spēli viņš mums diezgan veiksmīgi aizvadīja kā tiesnesis. Arī uzvarējām graujoši. Tā kā vīriešu basketbola komandai mēs, protams, arī novēlam visu to labāko, bet par viņiem mēs īsti neuztraucamies, jo tur mēs tiešām ejam līdz galam. Tur mēs ejam pēc zelta. Jā, kas vēl? RBS sporta klubam atceramies svētdien. Tas ir 4. februāris. Es skatos tehniku, jums nav sveši. Jā, mums nedaudz pārtrauc RTU tehniskie darbinieki. Mums būs jāizslēdz gaisma, kad pametīsim zāli. Bet jā, iesāk stāstīt. 4. februārī jau svētdienas Salaspils sporta namā šoreiz būs. Paklausīsimies vēl publikas ovācijas! Jā, jau otro reizi man kāds pārtrauc, bet svētdien 4. februārī Universiāde. Spēlēsim šoreiz nevis pret RTU fakultātēm, bet arī pret pašu RTU un vēl pret citām Latvijas augstskolām futzālu. Tātad arī no turienes noteikti, ka būs tiešraide šajā pašā YouTube kanālā. Salaspils sporta namā tieši tā, Tomam Bērziņam atbildot uz komentāru. Tur mēs aizvadīsim Universiādi futzālā. Šodienai gan teikšu jums visu labu, ar labu nakti, labu vakaru. Un, tiksimies nākamajās tiešraidēs. Cerēsim, ka arī volejbola komandas sniegums uzlabosies. Un, protams, tiksimies tad noteikti jau svētdien, kad būs futzāls. Tā kā visu labu!